Labdien, mani sauc Anastāsija, es esmu studijas Beauty Innovation skaistumkopšanas speciālists, un šodien mēs parunāsim nedaudz vairāk par sejas krēmiem. Krēms ir ādas kopšanas pēdējais posms. Krēmu ir ļoti daudz, viņi ir dažādi, piemēroti dažādām ādām, ir gan dienas krēmi, gan nakts krēmi. Un tajā dažādībā dažkārt ir ļoti grūti izvēlēties sev piemērotāku sejas krēmu. Galvenais sejas krēma uzdevums ir izveidot uz ādas aizsargplēvi. Šī plēve novērš mitruma iztvaikošanu, novērš dehidratāciju un pasargā ādu no agresīviem vides faktoriem, piemēram, vēja vai saules stari. Tomēr mitrināšana nav vienīga funkcija, ko dod sejas krēmi. Tā var būt intensīva dziļa barošana, maksimāla aizsardzība pret saules stariem, efektīva balināšana, aktīva cīņa ar pinnēm, aizprostotām porām, lieka sebuma likvidēšana visai dienai. Vārdu sakot, katram krēmam ir savs uzdevums. Sāksim ar manu favorītu. Šīs krēms no Institūtum Hydra Fusion. Viņš ir tāds vieglas tekstūras nogludinošs krēmas gels. Derēs taukainām, kombinētam normālam ādam, arī sausam. Viņš intensīvi mitrina, nogludina un atjauno ādas tekstūru, noloba atmirušas šūnas un padara ādu elastīgu un mirdzošu. Šīs krēms, viņš ir ļoti viegls un mirdzošs, derēs normālam, sausam, nobriedušam ādiņam, padarīs ādu mirdzošu, elastīgu, veselīgu un intensīvi mitrinātu. Funkcionāla pretnovecošanas formulā izlidzina, nostiprina un mikstina ādu. Acu krēmiņš no Institūtum brenda, viņš ir ļoti viegls un krēmīgs, derēs normālam, sausam, nobriedušam ādiņam, arī uz tūskam un tumšiem lokiem tendētam ādiņam. Spēcīgs, bagātīgi mitrinošs acu krēms, principā paredzēts visiem uzreiz. Produktā koncentrēta formula izlidzina un savelk plakstiņu ādu, pat augšējo plakstiņu ādu, arī ļoti labi cīnās ar tūskām un tumšiem lokiem zem acīm. Nākamais brands, ar kuru es gribu jūs iepazīstināt, ir Hydropeptide. Šīs Aqua Boost mitrinoša emulsijas, varētu viņu nosaukt, bez eļļām sastāvā, ar sebuma regulējošu efektu. Tas nozīmē, ka derēs kombinētām, taukainām, problemātiskam ādiņam, nodrošinās izteiktu sebumu regulēšanu, antibakteriālu, pretiekaisuma un mitrinošu iedarbību. Drench krēmiņš, bet patiesībā es viņu varētu nosaukt par emulsiju, viņš ir ļoti viegls pēc tekstūras, derēs normālam, sausam, dehidrētam ādiņam, paaugstinās ādas mitrināšanas līmenī, kā arī šai emulsijai piemīt spilgtas nostiprinošas un atjaunojošas īpašības. Uplift Eye acu krēms no Hydropeptide, sausai, nobriedušai ādiņai ar krunciņam, grumbiņam, izlidzina grumbas un samazina ar vecumu saistītu izmaiņu pazīmes. Acīm redzami piepilda ādu ap acīm, izlidzina smalkās līnijas un grumbiņas, kā arī efektīvi novērš pietūkumu un pigmentāciju. Power Lift bagātīgi mitrinošs krēms ar izteiktu liftinga efektu, arī ļoti labi derēs nobriedušam ādiņam, sausām, arī jūtīgam. Uzreiz sniedz liftinga, elastības, mitrināšanas un gluduma sajūtu, īpaši tādi novājināti, dehidrēti un atoniskai ādi, kur zaudējusi savu tonusu, atjauno barjeras funkcijas un novērš paaugstinātu jūtību. Facelifts krēms, viņš ir diezgan līdzīgs pēc efekta iepriekšējiem krēmam, bet viņš ir daudz vieglāks pēc savas tekstūras. Tāpēc derēs gan taukainām, gan kombinētam ādiņam, uzlabo šūnu veselību, aktivizē ādas atjaunošanas procesus un aizpilda lipīdu deficītu, tūlītēji atjauno ādas barjeras īpašības, pastiprina mitrināšanu, aizsargā ādas šūnas no brīvo radikāļu iedarbības.
Nākamais brands ir Isclinical, amerikāņu profesionāla kosmētika. Firmina komplekss krēmiņš. Viņš ir nostiprinošs krēms. Tas nozīmē, ka ļoti labi derēs nobriedušam ādiņam, piešķirs ādai mirdzumu un diezgan efektīgi izlidzinās grumbas. Jūsu komplekss krēms, viņš ir tāds vieglās tekstūras krēmiņš, multifunkcionāls, ļoti patīk vīriešiem, jo viņš nedod to mirdzumu, nodrošina mitrināšanu, grumbu aizpildīšanu, maigi noloba atmirušas šūnas un piešķir ādai tādu vienmērīgāku toni. Brightening komplekss no Isclinical arī tāds multifunkcionāls krēms, jo vispār viņš ir domāts ādai ar pigmentāciju, bet sastāvā skābes. Tas nozīmē, ka ļoti labi derēs problemātiskam ādam, normālam ādam, nobriedušam ādiņam. Tātad izgaismojošs krēms, kas efektīgi un maigi balina ādu un mitrina to. Samazina melanīna veidošanas, atjauno, mazina iekaisumu un nodrošina antioksidantu aizsardzību. Tagad nedaudz vairāk par saules aizsargkrēmiem. Ja jums liekas, ka ideālais saules aizsargkrēms neeksistē, tad es gribu parādīt šo no Hydra Peptide Solar Defense Tinte. Viegls, komfortabls uz ādas, ļoti laba tekstūra, kā arī viņam ir iekšā tonītis. Viņš ir diezgan sedzošs, ļoti matējošu efektu, ļoti komfortabli. Jūtams uz ādas visas dienas garumā. Principā derēs visiem, arī taukainam ādam, jo parasti tie, kam āda izteikti taukojas, viņam nepatīk saules aizsargkrēmiņi, bet šis dod matējošu efektu un, kā es jau teicu, ļoti komfortabls. Viņš nodrošina visaptverošu aizsardzību pret saules stariem, atjauna ādas optimālu mitruma līmeni visas dienas garumā, viņš viegli klājas, neatstāja to smaguma sajūtu un arī nedara to balinošu efektu. Un saules aizsargkrēmiņš no Isclinical ir bez toņa, ir ar tonīti. Ikdienas plaša spektra aizsardzība pret visiem saules stariem, diezgan labi mitrina, izlidzina ādas toni, ādas tekstūru un mikstina ādu. Liels paldies jums par uzmanību. Es ceru, ka šīs video bija noderīgs un jūs ieguvāt kaut ko jaunu un tagad varat nedaudz vairāk saprast, kāds krēms kam ir vajadzīgs. Droši varat dalīties, kādi krēmi ir jūsu kopšanas rutīna. Vēlreiz paldies jums par uzmanību!